Sveicināti! Šodien pilnīgi absolūti negaidīts liels sūtījums. Jā, es katru mēnesi sūtu produktus dažādus, gan veselībai, gan izskatam no kompānijas Dolē. Bet, kad tie būs šoreiz tik daudzās kastēs, kaut kā nebiju aizdomājusies. Pasūtījumu veicu, domāju, tātad man vajag to un šito, ko es tūlīt parādīšu, bet tajā brīdī es absolūti nedomāju par to, cik tas būs daudz. Cik tas ir daudz? Tas ir, lūk, te ir 2 kastes un te ir 2 kastes. Jā, kas tur ir iekšā? Tikai man un manai ģimenei. Absolūti. Tur nav pilnīgi nekā tāda, kas tiks kādam citam. Man tā šķiet. Apskatīšos. Ja vienīgi varbūt kādam ļoti īpašam cilvēkam, kuru vēlēšos apsveikt Ziemassvētkos vai kādos citos svētkos. Lūk, tātad. Jā. Vau! Apsveikums Ziemassvētkos. Runāju par Ziemassvētkiem un lūk. Jā, brīnišķīgas brīvdienas, brīnišķīgu jauno gadu, Happy New Year! Feini! Kompānija Dolē. Skaists attēls, lūk, ļoti skaisti. Super! Pirmais šī gada Ziemassvētku apsveikums. Un kas tad tur ir iekšā? Nav laika daudz čamāties, jo gatavoju dārziņu buljonu un vispār dārziņu tādu zupiņu tātad. Jo ir maratons, starp citu, kurā var piedalīties arī tu, kurš ir tāds izaicinājuma maratons, tievēšanas, bet ne tikai. Tur nav runa tikai par tievēšanu, tur ir runa par to, kā vispār sakārtot savu dienu, kā mainīt savus ieradumus apzināti, es teiktu tā, apzināti, kā to visu darīt apzināti, kā pieņemt lēmumus, saņemties un izdarīt. Bet par to citā reizē. Katrā kastē ir pa apsveikumam. Forši. Tātad, kas šeit ir? Šeit ir lietas, bez kurām es vispār vairs nevaru iedomāties savu ikdienu. Visādi jau dzīvē var gadīties, bet tātad, diena un nakts, ja? Šie ir 2 produkti, kurus es lietoju katru dienu jau gandrīz, tātad aprīlī būs 3 gadi. Marta otrā pusē būs 3 gadi, un ir bijuši kaut kādi daži mēneši, kuru laikā es lietoju My Blood produktu. Bet pārsvarā tas visu laiku ir šis, diena un nakts. Un aloes, 2 pudeles. Aloes produkts ir kā dabīga antibiotika, un imunitātei, pie saslimšanām, elpceļiem, tievēšanai tai skaitā, arī dzen. Un tā joprojām. Es nestāstīšu, neiedziļināšos tagad šajos te visos aprakstos, tos var ieiet un izlasīt un apskatīties. Dāvana maisiņi. Jā? Tāds, jā. Ja kādam kaut ko dāvinā. Tā. Lazizal kapsules. Tās ir ādai, lai āda būtu foršāka un arī dzentē, lai savāktu. Vienmēr sakot, ļoti, ļoti vērtīgas. Es viņas dabūju dāvanā. Ja gribi tādas dāvanas, saki, jautā, kā teikšu, kur un kā. Tad arī es vēlos stiprināt savu nervu sistēmu un sirdsdarbību. Šajā mēnesī es izvēlējos sirdī, prokardiolu, prosti, kas ir arī locītavām, un arī vēl daudzām citām lietām, arī nervu sistēmai, un prorelaksīns arī, kas ir nervu sistēmai. Tāpat arī, šis ir mega. Astaksantīns. Ielieciet, ierakstiet Googlē, kas ir astaksantīns. Izlasīsiet arī mājaslapā. Bet no savas pieredzes tiku vaļā no saslimšanas pirmajām pazīmēm, un no klepus, un no šitā, ka kasās, un naktī ir jāraujas augšā. Tiku galā, palielināju devu, un veiksmīgi
jā, pāris dienu laikā tikus strīpas, un šoreiz es to izdarīju speciāli, nelietoju neko citu, lai tikai varētu pārliecināties par šī te brīnišķīgā produkta iedarbību. Strādā, ļoti labi strādā, astaxantīns. Un tad tāds ļoti labs produkts, D3 vitamīns ar melno ķimeņu eļļu. Ja braucat uz Ēģipti, un tie, kas brauc, jūs esat noteikti dzirdējuši par to, ka tur no turienes ved, es nekļūdīšos, ja es teikšu, litriem melno ķimeņu eļļu. Tad šobrīd, lūk, tas ir tādās kapsulās, kur ir D3 vitamīns un melnā ķimeņu eļļa koncentrētā davā. Un varat lietot, un nav jābrauc uz Ēģipti pēc eļļas. Uz Ēģipti vajag braukt. Tur ir forši, tur ir silti, bet ne pēc eļļas. Tā, kas tad vēl te ir? Pro-Optical. Jā, kapsulas Pro-Optical. Redzēji. Arī saku no pieredzes. Ja lieto, palīdz. Nu, kā jau ar visu, vai ne? Ja nelieto, tad nekas nepalīdz. Vita C kremiņš. To es arī saņēmu dāvanā. Šitā ir dāvana. Tad arī dzen Inubio, tā ir kaņepju tēja ar vēl daudzām citām lietām, kas tur ir, aloe vera, zaļo tēju, nu vienmēr sakot tāda organisma attīrīšanai. Un kolagēn, šis ir tas, tūlīt parādīšu kas, šis ir hidrāts, kurš ir acu zonai, lūpām, tātad tur, kur ir plānā ādiņa, kurš izlīdzina krunciņas, mazās krunciņas, un viņu uzliek no rīta un vakarā. Nezinu, vai viņš, nevaru pateikt, viņš nav vaļā, tāpēc par smaržu nezinu, bet vajadzētu būt, ka viņam arī ir neliela patīkama smarža. Tas ir vienā kastē. Oi, johai. Tā. Otrā kastē. Nu, pat no otrā, šī jau ir trešā un ceturtā. Taisa vaļā. Tas tad ir šeit, protams, jā, apsveikums Ziemassvētkos. Kompānija ir bijusi dāsna ar apsveikumiem. Apsveikumi nekad nevar būt pa daudz. Pareizi? Tas ir tā kā dzimšanas dienā, ka saņem apsveikumus, lai tad kādreiz var būt pa daudz, taču ne. Tā, un kas tad ir šeit? Šeit ir, šis ir tas My Blood, par kuru es runāju. Tā tad es lietoju dienu, nevaru visu saņemt, dienu un nakti, gandrīz 3 gadus, katru dienu, visu laiku, ar dažu mēnešu pārtraukumu, kur tajā laikā es lietoju My Blood. Tad ir chlorofils, kas ir superīgākais produkts. Es par to esmu runājis daudz. Man ir atsevišķs video par chlorofilu. Un tad ir tāda lieta, ka bija akcija, ir tāda iespēja tikt pie tāda statusa, lai akcijā varētu iegādāties 1, 2, 3 keratīnus, vienīgais keratīns šķidrā formā, iekšķīgi lietojamais, kurš dod labumu matiem, nagiem un ādai. Galvenais matiem. Un tad, kad šādu te akciju izvēlās, tiek pie viņas, tad vēl 4. nāk dāvanā. Vai nav fēni? Jā, lietosim matiem. Teiksiet, kur es tik daudz likšu? 4 gabalus. Viņš var stāvēt ļoti ilgi. Glabāšanas termiņš šim produktam ir, ja tagad ātrumā atradīšu un ieraudzīšu, tātad 25. gada 19. jūnijas. Es viņu lietošu 3 mēnešus pēc kārtas pilnīgi noteikti, lai mani mati aug vēl ātrāk un vēl labāk. Kaut gan vispār man jau ir labi mati. Kāpēc? Tāpēc, ka es lietoju šos produktus, kā jau es teicu, gandrīz 3 gadus. Marta 2. pusē būs 3 gadi. Un tas nav runa tikai par veselību, tas ir arī runa par izskatu. Gan tātad skaistums, gan no iekšpuses, gan no ārpuses.
Ja tevi kaut kas interesēja, dod man ziņu. Vēl vienu dāvanu neesmu attaisījusi. Jā, vēl vienu dāvaniņu. Dod man ziņu, un es tev izstāstīšu, kā arī tu vari tikt pie šiem veselību un izskatu uzlabojošiem produktiem. Šī ir vēl viena dāvaniņa. Fizzy Easy ar elektrolītiem. Dāvanas tātad ir 1, 2, 3 šoreiz, jā. 3 dāvanas. Ļoti, ļoti vērtīgas un patīkamas. Tā kā, labi, lai arī tev ir jauki svētki, jauks svētku gaidīšanas laiks. Priecīgi svētki, laimīgs jaunais gads. Un kas zina, varbūt tiekamies ar tevi jau individuāli un personīgi runājot par visām šīm lietām. Atā!